Šoisē. Ir agrs rīts, mostas skola, bet vai droši tajā mums? Lūk, mūsu pētījums. Dzirdēju, šodien absolventi atbraukšot. Vai cik jauki, vienmēr priecīgi. Kas te tā uzvedas? Ārprāts, atkal 10. Nē, kas šodien par klasi? Šeit būsim ļoti klusi. Visas skolas mātes un tēvi apspriežas par katru no mums, tāpēc neizdosim liekus trokšņus. Katra no mums personīgā soma nav mūžīga, tāpēc audzēsim gan savas vantas, gan uzturēsim skolu kārtībā. Visiem mums nepieciešams svaigs gaiss, tāpēc neapdraudēsim dzīvību un nekarāsimies pāri logiem. Zinām mēs jau daudz, bet, kad pienāk laiks kontroldarbiem, špikerītis nāk palīgā, un ja tomēr špikerītis būtu tavā galvā. Kristīne? Jā, ar telefonu. Kāpēc man jānolāk telefons? Stundu sākā nedrīkst. Nu, bet paklausus jau man mamma raksta, kā es varu piedzīvot. Kāpēc man jāsakās tagad uz suvāru? Kāpēc es nevaru normāli parakstīties ar manu nopietniem cilvēkiem? Stundā izmantot telefonu nedrīkst. Kā tā jūs stundā visu laiku? Kristīne nepārsauc. Katram skolotājam ir tiesības netraucēti vadīt stundu. Klausies un uzklausi to, kas tev nākotnē noderēs. Atturēsimies izrunāties. Lūdzu, izskriet koždani. Un vai tu mājās arī līmē koždanas zem galda? Nē, nedarīsim tā. Mūsu telpa ir mūsu klases raksturojums. Tāpēc nemēslosim tur, kur ir patīk. Mēs esam no Aglonas, un mūsu skola ir drošībā, jo zīmes rāda, kā mums uzvesties. Skolai tā jājūtas priecīgi, Aglonas skola ir labākā, jo mūsu dzīve ir drošībā. No skolas prom mums negribas iet, jo tā mums ir labākā.